Nozīmīgas pārmaiņas Latvijas civildienestā. Ierēdniecību sapurināt iecerēts, piemēram, centralizējot darbinieku atlasu un rīkojot atklātus konkursus. Paredzēts arī izaudzināt ierēdņu zelta komandu, kas rotētu vadošajos valsts dienesta amatos. Kā uzskata paši ierēģi un politiķi, civildienests atrodas kritiskā situācijā, to nemitīgi pamet gaišākie prāti, bet no studiju soliem paņemtie nereti nespēja pat sagatavot vienkāršu likuma projektu. Ļoti augsts neprofesionālisms. To es personīgi varu vērtēt, spriežot par iesniegtiem likumprojektiem, jo savādāk nebūtu arī tas rūpīgs un diezgan smags darbs pie likumprojektu pilnveidošanas, jo lielā mērā mēs saņēmām arī, zinām, brāķi, atklātu brāķi. Lai modernizētu un profesionalizētu valsts pārvaldi, taps jaunais valsts dienesta likums. To pieņemot zem viena regulējuma pakļausies 30 000 ministriju un citu iestāžu valsts darbinieki. Galvenais akcents būšot uz vadošo ierēģu izglītošanu un motivēšanu. Lai būtu šie reformas virzītāji, ir jābūt profesionāliem vadītājiem. Tas ir galvenais pamatnosacījums, ko sapratuši arī pilnīgi visas Eiropas Savienības valsts, kas veidot mans jau pieminēto šo zelta komandu, Golden Team, kas ir cilvēki, kuros iegulda, kas regulāri tiek apmācīti, bet kas ir spējīgi šīs reformas īstenot dzīvē. Likumā noteikts, ka visu ierēģu amatiem tiek rīkoti atklāti konkursi, kur tiek publicēti valsts pārvaldes vakanču datubāzē. Kandidāts izvērtēs valsts kancelēs izveidot īpašu komisiju, kas dažiem deputātiem gan radīja bažas. Lai nebūtu tā, ka tajā ir ļoti liels īpatsvars, teiksim, vienai partijai pietuvinātām personām, kas pēc tam visu šo ierēdniecību veido savas partijas nokrāsās. Valsts kancelēs pārstāv mierināja politiķis, ka pie varas esošajiem kolēģiem neļaus saimniekot civildienestā, jo kandidātiem vajadzēs atbilst noteiktiem profesionāliem kritērijiem. Likumprojektā arī noteikts, ka ierēdnis vienā amatā varēs atrasties maksimums 10 gadus, pēc tam viņš tiks rotēts turklāt ne tikai uz citu valsts vai pašvaldības iestādi, bet arī privāto sektoru. Jāpiebilst, ka jaunā kārtība neattieksies uz valsts kapitāla sabiedrībām, kurās atrodas paši iekārojamākie amati. Jānis Eglīts, Andrejs Kangals, TV3 ziņas. Reformas šķiet vēl ilgi nebeigsies arī izglītības jomā. Jaunā vecā